Laipni lūgt apkārt mūsu vlogā Divi pa futbolu. Es esmu Kristaps. Es esmu Knuts, un šodien mēs esam ieradušies īpašā spēlē, kārtējā mūsu vlogā. Ogre pret Tukums 2 šodien spēlēs. Ceram uz ļoti interesantu maču, daudz vārtiem, kā vienmēr, un skaistu futbolu no abām komandām. Kāds būs rezultāts? Manuprāt, būs intriģējošs īsts mačs, un es cerēšu uz 3-1 aptuveni tāds rezultāts par labu Ogre United komandai. Es saku, Tukums uzsāks ar 1, tad trāpīs vēl 1, būs 2-0 līdz otriem puslaikam. Tad Ogre trāpa 5 gols, 5-2 Ogres labā. Jā, tad skatīsimies maču un tad ziņosim par kaut kādu scenāriju un par vārtu gūmiem. Jautrs fakts. Raivals Tūriņš, virslīgas vārtsargs, un šajā spēlē maiņas vārtsargs ir Ogre United 2 galvenā trenera audzēknis. Te iznāk FK Tukums 2 komanda. Un tur iziet Ogre United komanda. Var dzirdēt salīdzinājumu. Visi aplaudē Ogrei. Esiet sveicināti Salaspilī, kur Kamānie komanda Ogre United šodien uzņem Tukums 2009 komandu. 5. kārtas spēle nākamās Rīgā 2025. gadā. Tukums komanda viesi šodien spēlē dzelteni melnos formas kārpos un sāk sakojošā sastāvā. Numur 77 Vladislavs Kapustins, numur 5 Martiņš Štāls, numur 6 Kristers Volkovs, numur 7 Ilja Atlikins, numur 8 Aleksandrs Zakars, numur 9 Gastons Renis Daguze, numur 11 Danīls Putrāns, numur 15 Eduards Anševits, numur 21 Glebs Kočanovs, numur 22 Helvijs Joksts, numur 72 Benato Bekima Klodu Bernāru. Rezervē numur 12 Raivals Tūriņš, numur 13 Aleks Svanaks, numur 14 Kārlis Blumbergs, numur 32 Rauls Stepanavičus un numur 69 Kārlis Uzis Kristaps. Galvenais treneris Toms Aizgrāvis. Un Ogre United tumši zilos formas tērpos spēle sāk sakojošā sastāvā. Vārtos numur 20 Krists Jānis Bišuhis, numur 3 Timofij Marusī, Ukraina, numur 4 Dmitro Mamič, Ukraina, numur 6 Frišs Kārkliņš, numur 7 Kaito Kumakura, Japāna, numur 9 Haralds Silgailis, numur 10 Markus Kalniņš, numur 13 komandas kapteinis Kristers Gulbis, numur 14 Rihards Juhnovičs, numur 16 Vadim Našenko, Ukraina un numur 99 Edvard Ebegai Ulugbeja, Nigērija. Un rezervēšu Ogre United numur 32 Leo Rītvars Dalbiņš un 8 Reka. Var dzirdēt Ogres faktu. Ogres uzbrukums. Man šķiet, ka tagad būs vārti. Oi, baigi tuvu.
pirmos vārtus aiziet Ogrē. Un vēl ir bīstama situācija. Mēs vēl varam trāpīt. Un kā šeit būs šeit gols? Manuprāt, ir tiešām ļoti bīstami Ogres uzbrukumi, un es domāju, ka varētu arī būt gols, jo reāli Ogre daudz uzbruk, un momenti netrūks. Es domāju, kuru katru brīdi varētu būt arī vārtu guvums. Ui, gandrīz viņš aizsniedza. Piemēram, tagad pendele. Ogre United pendele. Tuiņ bīstams uzbrukuma sitiens pendele. Mana prognoze labais augšējais stūris. Pa vidu. Gols! Ogre United tikko ielaida. Ļoti neveiksmīgi. Bija ļoti smuks sitiens, bet Ogre atspēlēsies. Ļoti labi Tukums atņēma bumbu vidusdaļā un ātrā pārējā uz vārtiem un piespēra gal 16 metru līniju precīzi vārtu augšējā stūrī. Tā kā tiešām labs sitiens, bet cerams Ogre tiešām būs vēl vairākus vārtus. Tukumam soda sitiens. Manās domās tur pat nebija sods, bet tiesnesis iedeva soda sitienu. Tiesnesis bija citās domās un, diemžēl, bīstams standarta situācija pie Ogres vārtiem. Interesanti, kurš no Tukuma spēlētājiem izpildīs šo standartu, bet, divi stāv pie bumbas. Un bumba aizlido prom. Tālu putnos. Tukuma kārtas ir brukums, cerams, ka nekas nesanāks. Labi, Krists izsit autā, izgāja laikam. Laikam izgāja autā, nevis stūrī, tā kā tas ir ļoti labi. Rekuriet, Mārtiņš Eiks, Veckā Gans. Cerams, tagad sanāks situācija no vārtiem. Bīstams sitiens, Kārkliņš izpildīs stūra sitienu pie Tukuma vārtiem. Tā cerams, ka būs gols. Izspēlēts tuvais. Tagad galvenais nezaudēt bumbu. Un notika tas, ko es tikko centos, lai nenotiek. Jūs esat Ogre. Mēs esam Ogre. Knut, kas mēs esam? Ogre! Knuts ļoti priecājas par šo situāciju. Ogre! 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 Piedodiet, ka jums šis ir jāklausās. Davai, Ogre! Marks Kalniņš centās, tas ir bīstama situācija, bet diemžēl nekas nesanāk. Marks Kalniņš pats vadās, atmet bišķiņu atpakaļ. Tagad ir puslaiks, 2-1 Ogre United labā. Cerams, būs labāks rezultāts, mums būs 5-2, kā es teicu. Jā, puslaiks bija ļoti aktīvs abu komandu izpildījumā. Ļoti daudz bīstamu momentu, gan pie Ogres vārtiem Tukums izveidoja, gan arī Ogre daudz momentus izveidoja pie Tukuma vārtiem. Rezultāts 2-1, ļoti laba pendele tika izpildīta lauku pa vidu vārtiem un labs rezultatīvs sniegums. Cerams, otrajā puslaikā būs ļoti daudz kārti arī. Cerams, ka Ogre atspēlēsies un tad būs vēl, kā es teicu, vai arī būs 3-2, kā Knuts teica, bet par to, vai 3-1 teica, ja? Jā, bet es domāju, ka būs vairāk kā 3-1. Es arī ceru, ka būs vairāk nekā 3-1. Turpinām skatīties. Ogre United trāpīja savus trešos vārtus. 3-1. Ogre United labā. Tukums spēles dabūja dzelteno kartīti. Aiz kājas aizķēra izties diezgan speciāli Ogres spēlētāju. Cerams, ka viss būs labi.
Viņam viss labi, viņš turpinās spēlēt. Ogrē United ir stūra sitiens. Un lido bumba garām vārtiem. Tūkums spēlētājs guļ zemē. Tur sods pat nebija, bet viņš viss tās atvainājās. Ļoti smūgs gols! Ideāls vārtu guvums Saliņš, perfekta piespēle čipiņā un apvadīts vārtsargs un tukšos vārtos gūti vārti. Ļoti smūga apspēle. Ej, tu no! 89. minūte, mačs gan arī ir beidzies. Es pārliecināts, ka rezultāts paliks. Tā kā ar šo mēs arī beigsim. Jā, tiešām ļoti labs sniegums abām komandām, bet Ogre bija ļoti laba. Guva 4. vārtus un tiešām perfekts rezultāts. Ogrē 4-1 panākums un veiksmīgi nākamajās spēlēs arī. Paldies faniem, kas šodien atnāca uz spēli. Tādā vējainā laikā, kurš katrs varētu nosēdēt 90 minūtes. Tā kā paldies faniem. Ok, un kā šķiet, jūs pietiekami daudz uzbrukāt vai varēja vairāk? Es domāju, ka mēs pietiekami daudz uzbrukām, bet vienmēr var vairāk arī. Kā te apmēram tavu pašu sniegums? Mans sniegums mani apmierina. Varēja bišķiņ vairāk nospēlēt, bet bija labi. Un kā te apmēram komandas sniegums? Komandas sniegums mani apmierina. Bija diezgan daudz uzbrukumi. Varbūt bišķiņ pietrūka vairāk sitieni pa vējam, bet tā mani apmierina viss. Un ko mēs varam gaidīt nākošajā spēlē? Nākošajā spēlē, protams, ka uzvar. Tā jau labi. Paldies. Tas arī būs viss. Jā, paldies, ka skatījāties video. Atā. Paldies, ka noskatījāties, jā, un tagad mēs šitos video.